Sveiciens no lietainās Latvijas. Mēs esam Jelgavā pie maniem draugiem Mītā Motors un nelīsim nākat iekšā. Satiksim tūlītās mūsu servisa vadītāju Jāni, kurš atbild par to, lai mēs sagatavotu mūsu automašīnu, mūsu Citroen Berlingo, mūsu ekspedīcijai pa Itāliju, kas mums saucās Cietokviešu ceļš. Par to, ko mēs tur darīsim, jūs jau zinat, jo to jau es jums izstāstīju tiešraidē tādā mazā konferencītē, vai ne? Bet tagad mēs esam ienākuši iekšā servisā. Lūk, mums Jānis. Čau! Sveiks! Čau! Un es domāju, ka mēs varētu aicināt Jāni un aiziet paskatīties, kas tad tai mašīnai īsti ir jādara. Jo redz, kā viens jau ir sagatavot mašīnu vienkārši tehniskai apskatei, vai ne? Bet otrs ir sagatavot automašīnu tālākam ceļam, kas ir Vācija, Itālija, Spānija kaut kā. Iedomājies, tu brauc tagad ar to automašīnu un tev pēkšņi Vācijā saplīst gūdnis, piemēram. Jā. Gūdnis var saplīst? Var saplīst. Un tas būtu ar šo mašīnu arī noticis. Jo pēc testa veicām apkopi, nomainījām zobsiksnu, sagatavojām tālākam ceļam, pēc tam veicām testa braucienu, kura laikā tika konstatēts, ka priekšējais kreisais gultnis gaudo. Bet, teiksim tā, tu to vari konstatēt, braucot pa jebkuru, jo tev ir aussjauta notrenēta? Jā, ir vienkārši gadu pieredze, kas... Bet pieņemsim, kā, ja tāds cilvēks, viņš tagad iedomājas, gribētu pie tevīm atvest mašīnu, kas viņam būtu jāņem vērā, ja viņš, pieņemsim, brauc un sāk kaut ko dzirdēt. Kas tas ir, kas to gultni, pieņemsim, raksturo? Gaudojoša skaņa mazliet. Gaudojoša skaņa, jā. Tās var būt riepas, tas var būt gultnis. Ja dzirdi, ka kaut kāda papildus skaņa mašīnai, tad ir jāatbrauc. Pirms garāka ceļa, jebkurā gadījumā vajag atbraukt, pieslēgt pie datordiagnostikas, jo tur var būt kaut kādas sākotnējās kļūdas, kas nemaz nerādās panelī, kuras braucot pēc tam var izlīst ārā. Kas vēl, pieņemsim, vēl būtu tāds būtisks. Es sapratu, mums nomainās zobsiksni, jo tas vienkārši pēc papīriem ir jāmaina. Tad mums, mainot zobsiksnes, vēl kaut kas tur mainās? Ūdensūknis mainās, ūdens palīgs siksnes. Visi filtri tika nomainīti. Arī gaisa, degvielas, salona, motora filtrs. Vēl tika konstatēts, ka priekšbremžu kluči ir plāni, kas varēja arī nenokalpot braucienu. Tas nozīmē, ja mēs, pieņemsim, plānojam doties uz Itāliju caur Austrijas Alpiem, kur būs tas lielais kalnu pārējs, tas, kas tikai vasarā ir vaļā, tas nozīmē, ka mēs uzbraukt teorētiski varētu, bet nobraukt varētu ar ātrumiem, ne? Jā, iespējams, ka viņi jo es zinu, ka man šai mašīnai ir automātiskā tā rokas bremze, un tad visticamāk, ka diezgan grūti ar viņu Kā tu nobrautu tā arī apstātos? Jā, bet katrā gadījumā, kā tu saki, cik būtiski un svarīgi ir automašīnu tomēr pirms tāda tālāka ceļojuma aizvest uz servisu un mazliet pārbaudīt? Es ieteiktu, ja negribu piedzīvojumus ceļā, tad noteikti vajag izdarīt. Tev ir bijuši kaut kādi, pieņemsim, vai vispār tev jautājums ir tāds, vai ir klienti, kas tieši tādā pašā veidā kā es atved mašīnu un mēs viņu sagatavojam ceļojumam? Jā. Ir tādi klienti, tie, kas ir saskārušies kaut kādām problēmām, varbūt iepriekšējās braucienos, tie parasti atbrauc, parāda to mašīnu. Tas nozīmē, ka tu vari varbūt, ir kāds zināms stāsts varbūt no pieredzes, kā ir gadījies varbūt kādam, kas kaut kur ir nolūzis. Kas ir jādara? Vai kaut kādu kasko vai evakuātori, vai kā tas viss notiek vispār? Būtu vēlams kasko ar evakuātoru. Sliktākai gadījums ir zobstikts, man paziņam pārtrūkam, tad ir vienkārši bez kasko traileris un Latvija. Tas ir ļoti dārgi, jā. Tā kā noteikti vislētākais variants ir vienkārši atvest pie tevīm uz Mītā Motoru tepat Jelgavā un vienkārši, lai to ar savu rūdīto aci paskaties vai ar savu uztrenēto ausi izklausies, izbraucot mazu līkumiņu un saprot, kad ir jāremeto. Protams, bet tad izstāstīja noslēgumā, kādas automašīnas jūs vispār, teiksim tā, servisā varat saremontēt? Vai tās ir visas markas? Pieņemsim, man ir vecais Opel Kadett B 69. gada. Viņam nav datora, pieņemsim. Tādu jūs varētu saremontēt? Noteikti. Varētu, Galvenais, lai detaļas man vienreiz vajadzēja stūres pirkstus un es viņus atradu un nomainīju. Bet kādas markas varbūt? Ir tā, ka pamatā mēs esam Kia dealers. Cik mēs bijām Citroen dealers, mums liela pieredze ar Citroen mašīnām, kas ir
tādas pašas kā Peugeot mašīnas, un tagad arī Toyotas. Tas ir Toyota, Peugeot, Kia, Citroens. Un es domāju, ka arī pārējām mēs varam. Arī pārējās. Nu, super. Nu, klausies, es ceru, kad mums izdosies ekspedīcija no A līdz Z, un ka mašīnīte tik tiešām ir sagatavota kārtīgi ceļojumam. Un teikšu tev paldies, un tālāk došos varbūt paskatīties, kas ir, teiksim tā, otrā pusē tavam stāvlaukumam, bet tavai izbrauktuvei, jo es zinu, ka tur tirgo arī jaunas mašīnas. Tas nozīmē to, ka teorētiski nopērkot tur automašīnu, mēs arī pajautāsim Kasparam, kādas mašīnas viņš tur tirgo, kad nopērkot tur mašīnas, pēc tam būs jābrauc pie tevī. Lai tu atkal savu profesionālu acu visu varētu noklausīties. Super, labi, paldies tev vēlreiz. Jā, visu labu. Tad uz tikšanos.